Elektriskais Renault 5 īsā laikā ieguvis kulta mazauto statusu, un to pasūtinājuši desmitiem tūkstošu entuziastu un vienkārši ziņkārīgo. Elektromobīls gan nav pārlieku jaudīgs, taču Renault saulaicīgi iebāzis piedurknē kārtīgu trumpi. Renault 5 Turbo 3e ir 80. gadu B grupas rallija mašīnas elektriska reinkarnācija. Lai gan turbokompresora automašīnai nav un arī nevajag, divi elektromotori attīsta summāro jaudu 540 dzirkspēku apmērā. Vēl iespaidīgāks ir maksimālais griezes moments, kas īslaicīgi var sasniegt 4800 Nm. Tikai 4 metrus garā toties līdz 2 metriem paplatinātā bolīda pātrinājums ir gluži kā vecos labos laikos – 3,5 sekundes līdz 100. Ņemot vērā, ka baterijas kapacitāte ir 170 kWh, varētu domāt, ka trakais Renault netiks daudz tālāk par sacīkšu trases vārtiem. Tomēr 800 voltu tehnoloģija un mazāk nekā 1,5 tonnas svars izstiep sniedzamību līdz 400 km. Īstos fanus gan daudz vairāk varētu interesēt maksimālais ātrums, kas elektromobīļos visbiežāk ir elektroniski ierobežots. Renault 5 Turbo 3e tā nav. Elektromobīļu testos īslaicīgi izdevies panākt pat 270 km/h. Pie tādiem ātrumiem baterija gan ir tukša 1,2, taču 800 voltu sistēma pieļauj ātru uzlādi līdz 80% 15 minūtēs. Miniatūriem superauto ir klasiskā piedziņa 4 braukšanas režīmi, ieskaitot sniegu, un gluži kā Porsche, Powerboost pogu uz stūres, sevišķi enerģiskai apdzīšanai. Kabīne tikai attāli līdzinās parastajam Renault 5 e-tech, no kura sacīkšu aparāts mantojas ekrānus un stūri. Vairums detaļu svara taupīšanas nolūkā izgatavotas no oglekļa šķiedras, bet sporta sēdekļiem ir 6-punktu drošības jostas. Starp sēdekļiem vertikāls lejas rallija tipa stāvbremzes svira, kas ir svarīgs papildus vadības rīks ekstremālos braukšanas apstākļos. Renault 5 Turbo 3e tiks izgatavots 1980 numurētos eksemplāros. Sākuma cena ir 160 000 eiro un pirmās piegādes gaidāmas 2027. gadā. Oktobra vidū elektriskais bolīds ar paaugstinātu 555 zirgspēku jaudu piedalījās Tour de Corse vēsturiskajā rallijā, godinot Žana Ragnotī startu 1985. gadā ar Renault Maxi 5 Turbo.